Labdien, un esiet sveicināti otrā moduļa nodarbībās. Otrais moduls būs veltīts tādiem tematiem kā unikāls vērtības piedāvājums, biznesa modeļa audekls, no angļu valodas bieži lieto biznesa modeli Canvas, un biznesa plāns. Pirmajā nodarbībā mēs apskatīsim, kas ir unikāls vērtības piedāvājums un kāpēc tas ir svarīgs. Detalizētāk šajā nodarbībā apskatīsim 3 tēmas. Tātad, kas ir, ko mēs saprotam, kad mēs runājam un lietojam šo apzīmējumu unikāls vērtību piedāvājums, kāds ir tā spēks un kāpēc ir grūti izveidot mūsu pašu unikālo vērtību piedāvājumu, bet tomēr par spīti grūtībām, kā to padarīt vieglāku. Un tātad pirmā tēma – unikāls vērtības piedāvājums, kāpēc tas ir svarīgs uzņēmumiem, jauniem uzņēmumiem, jaunu uzņēmumiem un, protams, sociālajiem uzņēmējiem. Kas tad ir unikāls vērtības piedāvājums? Šie vārdi, principā šis vārds unikāls mazliet jau saka priekšā, mazliet vairāk kā mazliet jāatzīst, ja skaidri saka priekšā, kas ir tas unikālais, ar ko mēs atšķiramies no citiem. No angļu valodas unique value proposition, tas ir dažos vārdos skaidra norāde par to, kas un kādi jūs esat, tā skaitā kādas ir jūsu priekšrocības attiecībā uz pakalpojumu, ko piedāvājat, kāds labums, jeb vērtība no tā ir jūsu klientiem un, kas ir vienlīdz svarīgi, kas jūs šajā unikalitātē atšķir no konkurentiem. Un ir svarīgi, ka unikālajā vērtības piedāvājumā ir pilnīgi noteikti, ja apzināti lietojam šo vārdu, obligāti jāņem vērā pakalpojumu saņēmēju viedoklis, ja tad viņu vērtības, viņu konteksts, viņu vajadzības, lai klienti, ja šie pakalpojumu saņēmēji varētu saprast, kā mūsu pakalpojums, jūsu piedāvātais sociālās uzņēmējdarbības pakalpojums var uzlabot viņu dzīves veidu, dzīves nepieciešamības, vajadzības, citas gaidas un nepieciešamības viņu dzīves kontekstā un kas ir tā unikalitāte, kas jūs atšķir no jūsu konkurentiem. Otrajā tēmā apskatīsim, kāpēc mums ir nepieciešams unikālais vērtības piedāvājums, lai arī mums katram par to var būt viedoklis, tad paskatīsimies detalizētāk. Kāpēc unikālais vērtības piedāvājums ir liederīgs? Protams, tam var būt ļoti daudz atbildes, viņas ir konteksta atkarīgas, īpatnību atkarīgas no jūsu pakalpojuma, no jūsu vides, tirgus, nišas, konkurentiem, klientiem, ļoti daudziem. Bet apkopojot 3 tādus galvenos liederīguma apsvērumus, mēs vēlamies uzsvērt, ka tas palīdz klientam noteikt, zināt, ar ko jūs atšķiraties no citiem līdzīgi pakalpojumu sniedzējiem, un caur to tas palīdz jums atšķirties no konkurentiem. Tāpat unikālais vērtības piedāvājums palīdz apmierināt tieši jūsu mērķa grupas vajadzības, tas ietver šo vajadzību identificēšanu, analizēšanu un adresēšanu, un tad caur šo unikālo vērtības piedāvājumu adresējot šīs vajadzības, jūs arī tās apmierinat caur unikalitātēm, kuras būtu nepieciešams nodefinēt šajā pirmajā punktā. Un noslēgumā pie liederīguma apsvērumiem šis liederīgums rada arī vidi, kurā jūsu pakalpojumam principā ir jāpielāgojas ideālajai mērķa grupai. Un sanāk tāda kā sinerģija, ka jūs gan meklējat un identificējat un atrodat šo mērķa grupu, gan vienlaikus tai pielāgojat savu pakalpojumu. Un līdz ar to šī piesaistītā mērķa grupa būs tā, kas vislabāk atbilst jūsu unikālā vērtības piedāvājuma izteiktajai idejai. Ja tāds sinerģijas process, ka viens otru pilnveido. Tāpēc unikālās vērtības piedāvājuma apsvērumi ir liederīgi. Un trešajā tēmā šajā nodarbībā pieskarsimies tādam jautājumam, kāpēc tad ir grūti izveidot šo unikālo vērtības piedāvājumu un par spīti tam, tomēr kāda būtu pieeja, kas padara šo izveidošanu vieglāku. Grūtības izstrādāt, formulēt mūsu unikālo vērtību piedāvājumu, protams, ir saistīts ar piesātināto tirgu, kurā ir liels pieprasījums, bet arī gana liels piedāvājums. Proti, cilvēki spēj pašorganizēties ekonomiskajā darbībā, redzēt iespējas un
tiekties uz noteikti pieprasījuma apmierināšanu, ja, tāpēc tas ir grūti. Un bieži šī unikalitāte vērtību piedāvājumā var slēpties arī tehniskos aspektos, ja, izstrādājot savu UVP, var saskarties ar tehniskiem aspektiem, kvalifikācijām, atļaujām, definējumiem, nu kas tad ir tas tehniskākais labums, ja, ko labumu guvēji, ja pakalpojumu saņēmēji, ja klienti var iegūt no jūsu pakalpojuma vai produkta. Tomēr šajā unikālajā vērtības piedāvājumā mēs iesakām no tā izvairīties un mēģināt formulēt īsu, skaidru, saistošu, iespējams āķīgu to vērtības piedāvājumu formulējumu tā, lai tas atspoguļo patiešām tādu unikalitāti, kas ir saistoša arī klientam. Nu, te kā vienu piemēru mēs varam minēt tāds, piemēram, ka mūsu veikalos varat iegādāties ilgtspējīgu apģērbu. Viņš nav slikts, bet viņš jāatzīst nav arī unikāls. Daudzos veikalos var iegādāties, protams, ilgtspējīgu apģērbu, nu, ne daudzos, bet arvien vairāk, es teiktu tā. Un pie šī, protams, ir jāpiestrādā, bet šajā piemērā labāks unikālās vērtības piedāvājums būtu, jūs varat ātri iepirkties vairāk nekā 30 slow fashion zīmolus mūsu veikalos. Lai arī doma ir līdzīga, bet tomēr šis piedāvājums ietver gan ātrumu, gan apjomu, gan konkrētu tādu šīs ilgtspējas momenta aspektu, ja šis slow fashion zīmols, kas jau raisa klientiem noteiktas asociācijas domas par jūsu uzņēmuma vērtībām un caur vērtībām šo unikālo piedāvājumu. Lai padarītu jūsu UVP formulējumu vieglāku, drošāku, rezultātu orientētu, aicinām nopietni, bet realistiski iziet cauri 7 konkrētiem jautājumiem. Kāda ir problēma? Mēģiniet to skaidri nodefinēt. Kas tirgū pietrūkst, ņemot vērā jūsu mērķa grupas viedokli? Kādu problēmu jūs risināt? Arī vēlreiz mēģiniet to noformulēt un tad mēģiniet salīdzināt, vai tā ir tāda pati problēma, kā jūs sākotnēji viņu identificējāt. Vai problēma un jūsu risinājums ir unikāli? Ja? Nu, proti, nākamais jautājums, vai citu uzņēmumu dara to pašu tādā pašā veidā, ievērojot līdzīgus principus un vērtības? Tad pie pēdējiem jautājumiem padomājiet, ko jūs patiesi varat apsolīt un faktiski arī izdarīt savu klientu labā. Un, kas ir svarīgi, kā šo apsolījumu var kvantificēt, ja, pragmatiski pēc fakta būtībā novērtēt un pierādīt, ka jūs jau to darat vai spējat izdarīt. Šie jautājumi šķiet viegli, bet īstenībā nemaz nav viegli. Toties atbildes uz šiem jautājumiem noteikti atvieglos jūsu darbu pie UVP definēšanas, un kad jums tas ir izdevies, tad ieviesiet to savu uzņēmumu kultūrā, iesaistiet visu komandu, lai katrs jūsu komandas dalībnieks jūt sevi kā daļu no uzņēmuma identitātes ar šo unikālo vērtību piedāvājumu. Un tagad pie praktiskā uzdevuma. Praktiskajā uzdevumā, kura rezultātā mēģināsim izveidot savu unikālo vērtības piedāvājumu vienā īsā teikumā, mēs aicinām jūs padarboties 5 jautājumos, no kuriem daži ir uzdevumi. Proti, pirmais ir padomājiet, vienkārši padomājiet, vizualizējiet savu pakalpojumu vai produktu. Kāds tas ir? Vai tas ir? Kāds tas izskatās? Iepazīstiniet ar šo ideju 5 cilvēkus. Tie var būt draugi, paziņas, ģimene, citi biedri, dalībnieki, ļoti plaši. Pajautājiet šiem cilvēkiem, kādas funkcijas šajā jūsu produktā vai pakalpojumā viņiem šķiet vissvarīgākās un izdevīgākās, ja viņi nolemtu vai vēlētos šo produktu vai pakalpojumu no jums iegādāties. Kad esat iegūst 3 vai 4 šādas svarīgas un izdevīgas klientu funkcijas, apdomājiet vai nosakiet, vai tās atbilst jūsu iespējām un idejai, vai varat to nodrošināt. Un pēdējā jautājumā padomājiet, vai iegūtā informācija ir atšķirīga no tā, ko jūs sākotnēji bijāt iztēlojušies. Un tagad šo ņemot vērā, kaut vai šī uzdevuma ietvaros, mēģiniet nodefinēt, kas ir jūsu produkta vai pakalpojuma
unikālais vērtības piedāvājums vienā īsā teikumā. Un atcerieties, kas tas UVP ir. Uz klientu un atšķirīgs no konkurentiem. Un noslēdzot šī moduļa pirmo nodarbību, atskatīsimies īsi. Ja? Tātad unikālās vērtības piedāvājums ir spēja un rezultāts dažos vārdos, ļoti skaidri, īsi, arī āķīgi pateikt, parādīt, kādas priekšrocības ir jūsu pakalpojumam, kādas problēmas tas risina jūsu klientiem un ar ko jūs atšķiraties no saviem konkurentiem. Tas jau ietver tātad klienta viedokļu ņemšanu vērā, un, kā jau mēs redzējām, unikālais vērtības piedāvājums nevar, viņš nenostrādās, ja būs vispārīgs, jo tas izslēdz unikalitāti, un apskatījām 7 punktus ar 5 praktiskākiem uzdevumiem, ko var veikt, lai atvieglotu unikālā vērtības piedāvājuma definēšanu un formulēšanu. Vēlam jums lielisku izdošanos!